Es vēlos, lai Latvija ir ietekmīga un labi sadzirdama balss. Pārāk bieži Latvijas pārstāvji paklusē vai slēpjas aiz citu valstu mugurām, tad, kad ir jāizstāv mums svarīgi jautājumi. Šī kautrība ir jāmet pie malas. Mani sauc Elīna Pinto, un es esmu progresīvo pirmais numurs, kandidējot uz Eiropas parlamentu. Un es ilgus gadus strādāju gan starptautiskās organizācijās, gan arī nevalstiskajā sektorā Latvijā, jo mani vadīja pārliecība, ka tieši ar klusu, rūpīgu darbu, izdarot krietni sev uzdoto, mēs vislabāk varam veidot pārmaiņas. Bet es sapratu, ka mana dzīve ir pārāk īsa, lai Latvija sasniegtu pietiekami ātri to dzīves kvalitāti, kādu es ticu, ka mūsu cilvēki ir pelnījuši. Man rūp brīvība, man rūp cilvēki un man rūp daba. Tās ir trīs vērtības, kurām būtu jābūt centrā visiem mūsu lēmumiem. Eiropa ir tā telpa, kurā mēs veidojam vairāk nekā pusi no Latvijas likumiem. Līdz ar to es redzu, ka Eiropas parlaments ir tā vieta, no kuras mēs varam Latviju pasargāt, un mēs varam arī pātrināt tik ļoti nepieciešamās pārmaiņas, liekot lietā gan Eiropas burkānu, gan arī finansējums vai citu veidu atbalsts, gan arī pēc vajadzības uzsitot ar Eiropas pātadziņu ar skaidriem standartiem un prasībām arī Latvijai. Eiropas parlamentā ietekmi veido ne tikai idejas, bet arī kontakti, veiklība liekot lietā procesus un spēja skaļi, pārliecinoši un Eiropas kolēģiem uztverami parādīt Latvijai būtisko. Un savā darbā starptautiskās organizācijās, Eiropas Savienības institūcijās, tas ir tas, ko es esmu ieguvusi. Gan ļoti daudz partnerus un kontaktus Eiropas politiķu lokā, gan arī tādu kā loča prasmi kuģot pa dažādajām procedūrām. Tas var šķist kaut kas svešāds vai attālināts, bet tās ir tās ietekmes sfiras, ko mēs varam daudz veiksmīgāk iedarbināt Latvijas labā. Es noteikti iestāšos par to, lai Latvija būtu droša un pasargāta no Krievijas draudiem. Otrkārt, es ļoti vēlos panākt visā Eiropā vienotu formulu minimālajai pensijai, kas ļautu mums nodrošināt mūsu senioriem cieņpilnas vecumdienas. Un treškārt, ir svarīgi noteikt Eiropas līmenī īpašu statusu mūsu pierobežas un arī piekrastes reģioniem. Jo Eiropa būs tik stipra, cik šis te vainags, kas ir visapkārt Eiropai. Un mēs, kā valsts Eiropas pierobežā, varam rādīt piemēru un uzsvērt to nozīmīgumu, kāda ir pierobežai. Man vēl svarīgi ir, lai visos lēmumos izskanētu arī to cilvēku balsis, kuri bieži nespēja izcīnīt ar asiem elkoņiem vai lielu naudu savu vietu pie lēmumu pieņemšanas galda. Un tāpēc es noteikti savus lēmumus apspriedīšu ar jauniešiem, kā arī ar pilsonisko sabiedrību, ar organizācijām, kuras pārstāv mazāk aizsargātos cilvēkus vai arī tādas vērtības kā mūsu daba. Mums ir spēcīgi sabiedrotie Eiropā, mums ir lieliska komanda, kurā ir gan pieredze, gan arī jauneklīga enerģija. Mēs nebrauksim uz Eiropas parlamentu atsēdēt pirms pensijas gadus, bet tiešām strādāt uz rezultātu. Un visbeidzot, mums ir saturīga programma ar ļoti konkrētiem Latvijai noderīgiem risinājumiem.